Latvieši ir nevien dziedātāji un dejotāji, bet arī amatnieki. Krīzes laikā interese par darbiņiem, ko var veikt savām rokām, ir krietni pieaugusi. Tāpēc, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, Jelgavas novadā viens aiz otra durvis ver amatniecības centri. Tagad tāds būs arī Jaunsvirlaukas pagasta Dzirniekos, vietā, kur pirms 7 gadiem tika likvidēta skola un bezdarba līmenis ir visai augsts. Jā, es domāju, ka tā ir ļoti lieliski iespēja uz priekšu sasniegt kaut ko, uz ko es laiku tiecos, kaut ko tādu savu tieši tuvu savai sirdī un lai kaut ko vairāk iegūtu un iemācītos. Jūs būtu gatavi to pārvērst uzņēmē darbībā mazajā? Būtu gatavi tiešām. Tā ir ļoti liela vēlēšanās no manas puses. Jānim jau ir pieredze apmācību sākot no 0 punkta, tāpēc viņš ir pārliecināts, ka kādam jaunās zināšanas tiešām noderēs biznesa uzsākšanai. Es būtībā mācīju bērniem no baltas lapas iesiet bloku, kuru bloku ievāko vākos, un tad tā grāmata saucās tik pa grāmatu. Grāmatai būtībā 2 sastāvdaļas ir bloks, tās lapas saucamās un vāki. Lūk, šeit jau būs jau mums ir ieplānots jau nedaudz lielāka vēriena. Iesākumā gan vairāk tikšot strādāts ar kažokādām, bet nākotnē paredzēts iegādāt arī dekoratīvās ādas apstrādes iekārtas. Citā telpā varēs ļauties koka baldzinājumam. Kokapstrādes meistars Dainis uzskata, ka tā ir vislabākā profesija un ir gatavs amatnoslēpumos dalīties arī ar iesācējiem. Arī citos amatniecības centros novadā lielākoties būs iespēja apgūt kokapstrādes un ādas apstrādes iemaņas. Šīs idejas nāca no pašām pagastu pārvaldēm, tajā laikā pagastu padomēm, un es domāju, ka tās tika izvēlētas ņemot vērā esošās tradīcijas un labās prakses piemērus, kas mums šeit ir. Lai visas mašīnas aleži rūktu un nestāvētu dīkā, atklāšana notika īsteni latviskā garā. Tomēr izrādījās, ka senās tradīcijas un mūsdienu tehnoloģijas vienu otru diezko nesaprot.